vai tu ēd desu vai gaļas izstrādājumus? Jā, bet es principā cenšos izvairīties. Tāpēc, ka man labāk garšo dārziņu un veselīgu pārtiku. Tikai kūpinātu. Jā. Protams, man ļoti garšo doktora dēsa un cietā dēsa. Jā, es lietoju dēsu garšo. Jā, protams. Jā, izmantoju. Jā, es izmantoju gaļas izstrādājumus. Pārsvarā tikai jērgaļu. Nē, nelietoju gaļas izstrādājumus. Es lietoju gaļas izstrādājumus, jā. Jā, vismaz reizes dienā patiesībā. Jā, es tos lietoju. Vai tu lasi to, kas ir uz viņiem rakstīts? Nē, nelasu. Pārsvarā tikai izmantoju tos, kurus es zinu, kur ir labi. Jā. Ļoti reti. Es pārsvarā nelasu. Jā, šeit tad lasu. Es tam īsti nepievēršu uzmanību. Nē, es neskatos. Man vienkārši tā iecienītākā desa, kas ir, es vienkārši viņu pērku un jā, viss. Nē, neskatos. Nē. Es esmu dzirdējis, ka viņos iekšā nav tās pašas labākās lietas, teiksim tā. Principā nē. Nē, ja godīgi, nē. Vairāk skatos, lai nav visādu sliktu vitamīnu kā E-vielas un viss šitāds. Tad potenciāli tu iespējams ēd zirgaļu. Jā, zinu to, bet viņi ir garšīgi vispār. Tas jau ir galīgi cits jautājums. Ja būs zirga gaļa, tad viņi tur būs, un es vienkārši apēdīšu. To tu nevar pierādīt. Bet zirgs jau arī ir lielops, tāpat kā govis un tā tālāk. Man ir vienalga. Gaļa ir gaļa. Man ir vienalga, jā. Es ceru, ka nē, bet varētu tā arī būt, jā. Nav komentāru. Potenciāli sēda zirga gaļa, un man potenciāli garšo zirga gaļa. Jā. Jā, zirgi. Jā.